Liepājā pilsētā ar pasaules vērienu un mazas pilsētas ērtībām. Un šovakar man bija tā iespēja atbraukt, atlidot kopā ar Liepājas viesiem. Un, manuprāt, tas būs atkal tāds jauns posms pilsētas attīstībā, ekonomiskā attīstībā, ar visu šī Kurzemes reģiona attīstībā. Jo tas pavēr jaunas durvis. Jā, mēs jau esam to kādreiz baudījuši. 2008. gadā bija reisi uz Rīgu, Kopenhāgenu, Hamburgu. Bet tad bija tāds periods, grūtāks, krīzes dažādas, kā ar gan Air Baltica, gan arī Liepājas lidostu. Un šodien tiešām bija liels prieks būt kopā ar Air Baltica prezidentu Martinu Gausu un uzzināt to, ka jau vēl nebija notikuši reisi un 1004 biļetes jau pārdotas. Un tas nozīmē, ka šim reisam ir par viņu interese un par Liepāju ir interese. Un mēs arī Air Baltica prezidentu uzaicinājām uz koncertu zāli, uz kādu smalku koncertu. Viņš gan 10. datumā atvainojas, ka viņš nevarēs būt, bet kādā citā viņš noteikti atbrauks un baudīs arī koncertu zāli. Tā kā es gribu pateikties visiem, kas piedalījās no šī projekta tapšanā. Viņš nebija vienkārši. Mums bija jārekonstruē lidosti, lampas un skrejceļi jāsaboja. Tas viss bija laiks, nauda, projekti. Paldies Liepājas lidostas komandai, paldies satiksmes ministrijai, kur visu laiku politiski mūs atbalstīja. Latvijā šī ir otrā starptautiskā lidosta aiz Rīgas. Jau viņi būs arī kā rezerves lidos un iespējams kā lidotāju skola un dažādi pakalpojumi arī čarterlidojumiem. Es ceru, ka rīt izšķirsies arī jautājums, vai Liepājas futbola komanda spēlēs UEFA kausa spēlēs. Nezinu, kur te Māris ir, kā tur būs rīt, bet iespējams arī šajā gadā Eiropas UEFA kausos spēlēs futbola komanda. Arī Kristaps Porziņš, kas ir šeit kaut kur, varēs aizlidot uz izlases spēlēm un atlidot. Tā kā jauki jums ballīti un jauku vakaru šeit Liepājā. Paldies, Sasprikums! Jā, bet Un tagad lūdzu satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars, kurš tad arī viens no tiem cilvēkiem, kur kopā ar Uldu Dauguli mūs balstīs šajā projektā. Labvakar Liepājā. Milzīgs prieks būt šodien šeit un šādā īpašajā notikumā ar pirmo reizi arī ierasties šeit. Faktiski arī šī lidojuma laikā vairāk tādas atmiņās nāca šie notikumi, kas saistījās ar lidostas Liepājas certificēšanu. Bija ļoti daudz skeptiski cilvēki, ka to nevar izdarīt, jo stājusies arī jauna gan likumdošana, ļoti sarežģīta likumdošana no dažādu regulu ieviešanas, lai arī šo lidostu certificētu. Šis bija smags, sarežģīts, garš ceļš, līdz tam, lai lidosta būtu certificēta, lai mums būtu tiešām spēcīga reģionāla lidosta, lai būtu tiešai savienojumi caur lidostu Rīgu ar lidojumi ir faktiski ar visu Eiropu, tālāk arī ar visu pasauli, lai šis reģions attīstītos. Un paldies Liepājas pilsētas vadībai par šo politisko drosmi šādu soli spērt, lai reģions attīstītos, lai būtu turisms, lai būtu biznesām attīstības iespējas, lai visa Latvija attīstītos. Tā kā paldies Liepājniekiem! paldies! Kā jau sākumā solījums ar mums šovakar arī ir Air Baltica pārstāvi. Un šobrīd aicinu jūs priekšā vecākā viceprezidenta ieņēmuma vadības jautājumos Eva Plakane. Sagaidām aplausi. Labvakar, visi klātesošie. Mēs esam patiesi priecīgi būt šovakar kopā ar jums. Jūs esat skaisti, jūs esat spoži. Mums bija brīnišķīgs lidojums. Un tā atšķirība no iepriekšējās reizes, kad es viesojos Liepājā, ir brauciens ar auto, kurš paņēma 3 stundas, un šodien, man liekas, mēs pavadījām ceļā aptuveni 35 minūtes. Tātad ir būtiska atšķirība. Mēs ar Baltika esam līdzsabiedrīgi, mēs lepojamies ar saviem ērtajiem savienojumiem no Rīgas, caur Rīgu, no Tallinas un no Viļņas uz vairāk kā 60 galamērķiem.
Un no šīs nakts mūsu kartē ir parādījies viens punkts vairāk, un tā ir Liepāja. Un mēs esam priecīgi būt pievienot Liepāju mūsu lidojumu tīklam. Arī mēs uzskatām, ka šis iekšzemes maršruta lidojums ir ļoti būtisks solis Kurzemes reģiona ekonomiskai attīstībai. Un būsim, protams, ļoti priecīgi redzēt uz mūsu borta ne tikai Liepājas, ne tikai Rīgas un Latvijas, bet arī mūsu ārzemju viesus, turistus un biznesa partnerus. Es varētu tikai novēlēt, lai visiem mums un mūsu lidojumiem ir labvēlīgs laiks. Paldies jums! Paldies! Un arī, protams, Air Baltica pārstāvis vecākais viceprezidents maršrutu tīklu plānošanas jautājumos, Mr. Wolfgang Rois. I apologize for my very limited Latvian, so I told it in English, a few sentences. I'm very happy to be back here. It's I counted it my 5th time in 1 year since I worked for Volvo, since 1.5 years. And it was quite a preparation journey to prepare this route together with the municipality, with the mayor, the vice mayor, the Chamber of Commerce, with everybody involved locally, who I would like to thank you tonight for the really great support that we got over the last year in the preparation, commercially, operationally, and also a big thank you to the team, of course, of Air Baltic, who together with the airport here made it happen that we can celebrate tonight. I have to say it's quite a nice feeling after you prepare together with the team for a route like this to stand here and actually open and to see the airport.